Tātad glūdbrīdžu vingrinājums, bet darīsim uz pākstinājumu. Es izvēlos šeit te darīt uz dīvāna, tātad apguļos uz muguras. Sākumā skatos, lai apmēram ir 90 grādu leņķītis šeit te kājā, ja, celītī. Tātad vienu kāju atrauju no dīvāna, varam turēt augšā, varam turēt apmēram 5 cm no dīvāna. Lielas atšķirības, ja godīgi nebūs, tikai cenšamies, lai no tā, ka sākam jau darīt šādi te, un palīdzam ar inerci otrai kājiņai, ja? Ļaujam viņai strādāt. Tātad viss šī kāja atslēgta, viņa nestrādā, strādā tikai šādi. Spiežu papēdīt dīvānā, krēslā, pakāpienā, kas jums ir pieejams, manā variantā dīvānā. Un gurniņus spiežu uz augšu, papēdīts iet dīvānā, iztaisnojos. Beigu punktā taisna līnija no celīša līdz pleciņam, nolaižos lejā. Iztaisnoju, nopauzēju, ļauj atkal muskulīšiem pastrādāt, nolaiž lejā. Izdara noteikto reižu skaitu ar vienu kāju, tieši tas pats ar otru.